Tīrā visu pasaulī, lai sadegā nelaimīte, tavu guļā dzikstēlī, lai sadegā nelaimīte, tavu guļā dzikstēlī. Visu griež labumā, ko mēs vēlamies. Un to umotību, kas varbūt šodien nav, bet nākamgad būs, iededzam katru sev sirsniņā un saredzinām visu liekamo, kā Dieva atbrīvojas. Paldies ansamblim! Pavasaris ir saules atgriešanās ceļš. Tā atbrīvojas no tumsas varas un modina pasauli pasauļoties. Un tagad es teikšu dažus vārdus, un jūsu uzdevums ir radīt asociācijas un turpināt. Piemēram, svilpe, svilpo, taure. Taure, jā, pūkas. Cūkas. Dūmi. Dūmojas. Sulas. Sulojas, muļķi, pasaule, pasauļojas. Nu ko, un mēs tagad iesim pasauļoties un pamuļķoties ar neparasto groziņu, jo teātris jums tagad ar tādām īpašām roku lellēm mēģinās parādīt, ko tad lieldienās, ko tad tie cāļi tur var atrast un tā tālāk. Tāpēc lūgums varbūt pāriet ir drusciņu uz to pusīti, lai jūs varētu arī kaut ko redzēt. Tātad neparastais groziņš. Mājas te tā soliņas ir. Ir arī iekšā, reku. O, tas skaistas ir. Šitās ir itīgi skaistas. Kāpēc šite te ir viens cipariņš, A7, un tur ir dažām. Tas ir no viena cilvēka, nu tur itīgi raidas ir. Nu smuki, nu skaisti. Nu kur tā bija jau oliņa? Nolika jau. Nolika jau? Nu tad mēs sākam. Man tēti saka, tēti itīgāja. Ko tad tu atradi? Neredzi, tas ir groziņš ar olām. Ola te ir, bet tādas dīvainas pavisam. Kāpēc dīvainas? Kā? Parasti olas ir baltas vai brūnas. Nezinu gan, kāpēc šitādas tādas jocīgas izskatās. Ar aplīšiem. Nu, kaut kādas tādas. Nu, šitās parasti baltas un brūnas ir visolas. Bet ir taču arī raibas. Nu jā, bet ne jau tik raibas. Tā, skaties, šī ir ar aplīšiem, bet šī paraugs. Tā ir taču ar puķītes virsū. Olas tādas nemēdz būt. Nu, mēdz gan būt. Un es domāju, ka tās ir olas. Ir tās olas. Nu, var jau būt, kad ir. Bet varbūt, ka tās ir strausu olas. Domāju. Neko nevar izdomāt. Paklau, visi mēs paši nezinām. Kas tās par olām? Kam gan mēs varētu to pajautāt? Varbūt mēs varētu pajautāt. Gailim raibim. Ui, raibim gan ne. Visus komandē. Un liek stāvēt ierindā. Raibim gan ne. Bet kam tad mēs varētu pajautāt? Es domāju, ka mēs varētu pajautāt māmiņai. Pareizi, māmiņai gan mēs varētu, jo māmiņa taču visu zina. Ejam, māmiņa. Papai
Kur jūs esat? Par ko tad šodien cenšamies? Nu, par šo te. Kas tas ir? Nu, groziņš. Un ar olām. Neparasts groziņš. Tik raibas olas. Es vēl nekad neesmu redzējis. Un šī ola ir ar puķītēm. Un skaties, un šis tā ar aplīšā. Neparastas olas. Ja mēs jau tāpēc uzzinām, kas tāds ir par olām. Atnācām pajautāt. Māmiņ tev. Jā. Es nezinām, jo tu taču visu zini. Tu mums visu vari pateikt. Visu? Jā. Jā, māmiņ. Es gribu atzināt. Un tad es saku pajautāt. Nē, viņš visus komandē un liek stāvēt ierindā. Likai bail no raida. Nav bail no raida, nav bail raida. Man nepatīk, ka viņš liek stāvēt ierindā. Nu labi, parādiet man vēlreiz šo groziņu. Nāc, skatīt, jā. Vārds kā olam, forma kā olam. Jā, jomas parasti baltas vai brūnās. Bet tā tas parasti ir vistām baltas un brūnas. Citiem putniem mēdz būt arī raibas oliņa. Jā, bet dažiem putniem tās ir raibas, bet nevienam putnam nav ar puķītēm. Varbūt tās ir puķa olas. Šogad taču ir puķa gads, un viņi būs izdējuši īpašās puķu olas. Nevajag puķu olas. Kāpēc tā ne? Beidziet vēršas par raibajām olam, ja esat aizmirsti. Nē, mēs neko neesam aizmirsuši, jo mēs noskaidrojam, ka tās ir puķu olas. Nu nav puķu olas. Nav gan. Kas šeit par ārdīšanos? Nekās naidis, saulīt tikai spēlēja. Nespēlēja puķītus. Nē. Mierā! Ierindās stāties pēc kārtas. Skaitīties. Pirmā, otrā, trešā. Raibei ziņojumu par ierindu. Ierindā stāv. Vista raibe. Cāliši, Kirka un Mika ziņojumu beidz. Paldies, Raibei. Ziņojums pieņemts. Atkārtošu jautājumu. Kas šeit par ārdīšanos? Kas tas tāds? Groziņš ar olām. Mierā, Raibe, ziņojumu. Mani cālīši atraduši groziņu ar neparastām olām. Groziņš ar olām, saki. Kas tās par olām? Ir parastākās. Visparastākās olas nav tik raibas. Vistām ar baltām ausulipiņām ir baltas olas. Vistām ar sarkanām ausulipiņām ir brūnas olas. Tas taču visiem zināms. Zinām. Vēl ir sastopamas zaļas, sārtas un citādas krāsu visolas, bet ne raibas. Bet citiem putniem tās ir arī raibas. Klusumu ierindā. Jā, citiem putniem mēdz būt raibas. Bet ne tik raibas. Un turklāt ar puķītēm. Bet kā tad ar puķiem? Kurš Raibe ziņojumu? Jā, protams, Raibi. Ziņojumu par ko? Par šīm muļķībām. Par kurām tieši? Par puķiem. Tikai izdomāja, ka tās varētu būt puķu olas, no kurām
Viņš būs skrējis pāri pagalmam un pazaudējis groziņu. Aiznesīsim tās viņu. Iesim uz mežu, aiznesīsim uz mežu. Jā, Pie lieldienu zaķa. uz mežu? Nē, cāliši, uz mežu taču ir bīstam. Vieni mēja, pagaidiet. Mīkla, kur tie man nevēļi paņemt? Kāds noticīs? Mani cāliši atrada groziņu ar raibām olām un grib to atgriezt īpašniekam. Tādu lielu groziņu? Jā, Pilnu ar raibām olām? jā. Vai, tas taču ir mans groziņš. Mani cāliši atrada tavu groziņu, tagad meklē tevi. Tad mums te ir pie tāda viņi ir jāatrod. Iesim meklēt. Skriesim! Prātīgāk taču groziņā ir olas izdzirdināti visas. Lieldienu zaķis, Mīkla, skaties, ko lieldienu zaķis. Tiešām! Hei, zaķi! Lūdzu, te būs jūsu groziņš. Mēs to atradām savā pagalmā. Atsaņem! Šīs ir īpašās lieldienu olas, kas paredzētas rotaļām un spēlēm. Katru kādu krāsoja lieldienu olas. Tad, kad tās nokrāsotas, izmētājas pār visu pasauli. Paslēpti, un kad visi pasaules bērni sāk tās meklēt. Un kad tās atrod, drīkst olu paturēt. Tāpat kā mēs varam paturēt. Nu, ja, tas taču ir jūsu groziņš. Bet tad jau tev pašam nekas pārvairs nepaliek. Tas nekas. Man vēl ir pilna soma. Vēl mājā, lai pietiktu visiem. Bet, Zaķi, ko mēs varam tagad darīt ar šīm olām? Bet es zinu, perepūtīšu. Un kaut to ar saviem puķīšiem. Nekādus puķīšus. Nu nekādu. Šīs olas var izmantot rotaļām. Stāt! Kas šeit par nekārtībām? Viss kārtībā, Raidi, cālīši tikai spēlējas. Mierā! Visiem ierindā stāties! Cālīši ierindā. Nekaitināt Raidi. Ļoti labi! Jums visiem ir jābūt arī izmācītiem. Un jāspēj atpazīt dažādas olas. Gan ar puķītēm, gan bez tām. Tāpat jums ir jāzina, ka mazi cālīši nedrīkst vieni paši skriet uz mežu. Viņiem ir jāklausās, ko saka pieaugušie, un jāuzvedas pieklājīgi. Vai tas visiem skaidrs? Lieliski! Ierindā! Pēc kārtas skaitīties! Pirmā, Otrā! trešā, ceturtais. Kā? Ko? Ceturtais! Raibe! Ziņot par ierindu! Ierindā stāv viss skaidri. Cāliši Kika un Mika. Kā arī lieldienu zaķis. Ziņojumu beidzu. Pats lieldienu zaķis! Manā ierindā stāv lieldienu zaķis! Tas pats kurš katru gadu krāso olas, ar kurām var iet jautrās rotaļās? Tas pats! Veids zaķi! Tagad gan dosimies atpakaļ uz pagalmu. Bet kā tad zaķis? Viņš palika paužām viens. Jā. Kā tad tagad? Tas nekas, man jādodas tev citas olas paslēpt. Tā zaķi, tā Atā, zaķi. Zaķi, lai tev veiksmīgi ceļš izmētājot oliņās. Zaķa kungs, visu labu!
Lieldienās ir jākaulējas, jāsitas ar olām. Mums ir jauna tradīcija, lieldienās ir jālielās ar krāsotām olām. Un mēs taču izlikām skaistākās olas olu skaistumu konkursā. Nu un tagad jums būs 3 uzdevumi. Pirmais uzdevums. Jums ir jānobalso par skaistāko olu, tad jāuzraksta, kura ola jums patīk. Numuriņš jāiemet iekšā tajā aizmirstu traukā. Tas ir pirmais uzdevums. Otrais uzdevums. Tātad bērniem ir jāiet meklēt noslēptās lieldienu zaķa olas. Un pagaidiet, vēl nekas. Un trešais uzdevums. Jums ir pieaugušajiem kopā ar bērniem 6 uzdevumi ar latviešu tautas ticējumiem un tautas dziesmām. Jūsu uzdevums ir tātad vai nu telefonā, vai tie, kas vēlas uz lapiņas, vai tie, kas grib galvā atcerēties 6 uzdevumu atbildes pareizās, tie atcerās galvā, tātad jums ir jāuzraksta, tur jāsaliek tātad ticējums vai tautas dziesma pareizā secībā, un jums ir jāuzraksta A, B, C, D vai C, B, D, C, un Dievs vien zina kā, ja? Tātad tagad es uzņemu laiks 15 minūtes visiem 3 uzdevumiem. Sākam! Tātad balsojam par skaistāko olu, meklē bērni olas un saliekam tautas dziesmu ticēm. Balsojam, nav korupcija, interešu konflikts. Numur 6 skaistākā. Korupcija nav. Bet ja iedod daudz naudiņas, tad viss kaut ko var strādāt. Jā, un tad rakst pirmais, un tad rakstīmiņa A, B, C, B vai C, D. Katru uzdevumu atkal. Jā, bet tad ir Pa 20 var nobalsot vairāk. Wil ik gewoon terug? Oh, goed zo.
Es nezinu, mēs ar cilvēku mātām, mēs esam tiešām lieli, tad, kad es netiek pateikt. Rakstus izrakstīju, māliņu gaidīdama, ceļus izmaisīju, kāpu nevainādama. Čauri, tičam, varas simts gadu. Ārprāts kādas skaistas. Kā tagad zināt, kuri? Draudzene tagad bija virtuvē pēc puciņām, jā. Tad tagad draudzes maiņu. Ēd arī, jā? Vēl olas jāmeklē. Šitā vienmēr bija lielas. Viņa jau iepriekš sameklēja. Kāpēc ne? Vēl kāds? Kā bija sanāk, jā? Palīdz? Kā viss kopā Man ir jau tās Man ir Tev ir Kas mums tagad
sūt vēl? Laura aizrāja viņam es to sašauks Laura atpakaļ. Mums ir jāliek tas likmes. Mums jāliek tas Vai! Nu tagad trīs. No. Man var jāraksta Vilnīt, kas man bija jāraksta? Nepielodzījās, jā. Jā. Pēc gals augstumā. Jā, pagātais. Pietiek jums iet skaitīt.
Sanāk visi! Jā. Cik tad oliņas ir saskaitīts? Cik tad oliņas ir atrasts? Ir jau apēst. Ir jau apēst? Jā. Nu, cik apmēram bija oliņas? Cik katrs atrasts? Cik tu atrad oliņas? Ne cik? Nevienu. Cik tu atrad oliņas? Es redzu, ka tu ej. Vienu? Četras? Super! Cik tu atrad oliņas? Divas! Cik tu atrad oliņas? Četras! Nu, tad jau vidējais statistiskais 4 oliņas katrs pa lielam būs atrads. Cits vairāk, cits mazāk. Nu, ko? Pašlaik Laura skaita balsis skaistākajai olai, olu skaistas konkursam, bet tikmēr mēs iziesim cauri šiem te 6 uzdevumiem, kas mums tika doti. Jautājums, cik no jums piedalījās? Lūdzu, paceliet rokas. Tā, 1, 2, 3, 4, daudz. Te. Nu tagad man oliņas sanāks visiem, ko iedot. Tagad klausoties pareizās atbildes. Pirmajai atbildei bija šādi. C, A, D, B. Tautas ieslēdz šāda. Agri reica saulīti lieldienu rītiņu, vēl jo agri māmiņa meitiņas cēla. Meitiņas cēla galviņus upāt, matiņus pīt, putniņus dzīt. Otrā. Pareizās atbildes skatāties. A, D, B, C. Klausējosti, brīnījosti, kas aiz kalna gavilēja? Lieldieniņas braukšas brauca, asnus veda gaistumā. Trešais. C, A, D, B. Zinu, bet neteikšu, kur lieldienu zaķis guļ. Aizupītas kalniņā, sīku vārdu krūmiņā. Ceturtā. C, A, D, B. Ja grib, lai vanagi cārus nezog, tad vajag pa lieldienām ielikt olu kādā caurumā un tad ar mietu viņu sasist. Piektā. A, D, C, B. Ja lieldienu rītā priekš saules nomazgājas skaidrā avot ūdenī, tad to vasaru nav kārsti, un arī neviens nevar nekā ļauna padarīt. Un pēdējā B, A, D, C. Lieldienu rītā caur zīda drēbi skatoties, var laimu redzēt. Jautājums. Vai visiem tā bija? Jā! Kurš nav? Redzēju, paldies. Laura atnāca ar pareizajām ar olu skaistumu konkursu atbildēm. Šitas ir uzvarētājs. Otrā ola ar 13 balsīm ir uzvarējusi. Lūdzu, otrās olas īpašnieks. Otrās olas īpašnieks. Mācīs, kas ir otrā ola. Nāc priekšā. Nu, un tagad tie, kas iepriekš pacēla rokas, kas piedalījās atbildēs, tie atnāk un paņem vienu oliņu. Tie, kas atbildēja uz AC, BC, DC, kāds pēdējais. Nu, kas piedalījās, kas gāja, kas meklēja? Jā. Paņem oliņu. Nē, man nevajag. Paņem oliņu. Ej, paņem oliņu. Paldies. Nē, es nesaucu. Tā. Šeit pacelās jautājums par
tā olu, piemēram. Man liekas, ka man. Tad katru dienu tagad Jā. paņem to olu, nāk šur un pastāst, jo cilvēkiem gribam zināt, kāds reiz viņu tādu dabūjusi. Vispār ar meitu kopā uz dūlā likām sāk puķītas lapiņas, sīpolu mizes un sakņā kāpostā vārī notpēt. Bet svarīgi ir sākt no kāpostu ar 2 karotēm epti, tā kā novārīt sākumā, lai viņš nostāvās un tad vienkārši novārīt. Un viss, nu tad paldies! Vai vēl ir tādi jautājumi, mums rakstu laukus par oliņām, kā ir nokrāsot? Vairāk jautājumu nav? Labi, tad dosim vārdu ansamblim, lai nu viņi padzied dziesmas, un pēc tam iesim arī kādā rotaļā. Vārds ansamblim. Meita vienkārši par to, ko krāpēs. Jā. Uppercut.
Varbūt ar kuru rotaļu? Ar sauli un mēnesi, jā? Saule mēnesis. Nu, tad lūdzu stāstiet, nu varbūt nāciet šeit būs labāk. Tā, visi sanākam aplī, Nākam, sadodamies rokās. Nākam, nenovērojam, bet darbojamies. Ejam aplī, nākam visi. Nākam aplī. Nenovērojam, nākam aplī. Ej, aplī. Taisam aplī. Nāk. Mums tik daudz novērotājs nevajag. Mums pietikt ar 1-2 novērotājs. Nu, var jau bišķiņ tā kā dests pataisīt uz to pusi arī. Nāk. Amanda. Nu, dodat roku. Laužaties par sevi. Dodat roku. Justīna. Ej, Reku, tu aplīti. Ej, aplīti. Ej, Reku, aplīti. Jūs manim aplīti. Nāk, aplīti. Abi
to maz sauc.
dažam tas ļurmīgi ļoti dabīgs. Tur ejam, prom. Super skaistas jaunas šūpoles, jā? Apskatamies. Vēl mēs nešūpojamies, jo mums jau tās šūpoles ir jāatklāja. Mums ir mājas saimniece, kur tās šūpoles arī atklās. Bet tur būtu uzcīvā. Nu tad ansamblis, vārds jums! Sapnis zelta zāles, sudrabiņa
Nu ko, paldies! Tagad mums ar šūpols vajadzētu arī atklāt, vai ne? Kur tad mums ir mājas māte, saimeniece? Un kad vīri nāk, mēs mēģināsim tādā šūpols. Labi, iesimies visu. Baiam malā. Un tagad mums ir mājas saimeniece, lai mājā viss ir labi. Ir jāies šūpina. Lai saimei labi, lai mājai labi, lai viss ir labi. Kas šūpoja, kas līgoja, kas ir kāpa šūpolēs. Kas šūpoja, kas līgoja, kas ir kāpa šūpolēs. Kultūras nama saimeniece, tā ir kāpa šūpolēs. Kultūras nama saimeniece, tā ir kāpa šūpolēs. Augstāk, augstāk! Tavi priekšā, lai citus iekšā. Augstāk, augstāk. Vēl gaidīt. Kas šūpoja, kas līgoja, kas iekāpa šūpolēs. Kas šūpoja, kas līgoja, kas iekāpa šūpolēs. Malībiešu vadītāja, tā iekāpa šūpolēs. Malībiešu vadītāja, tā iekāpa šūpolēs. Kapara, 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 lai citus iekšā. Lai citus iekšā, es tavi priekšā. Kas šūpoja, kas līgoja, kas iekāpa šūpolēs. Kas šūpoja, kas līgoja, kas iekāpa šūpolēs. Mūsu paša koklētāja, tā iekāpa šūpolēs. Mūsu paša koklētāja, tā iekāpa šūpolēs. Kapara, kapara, lai citus iekšā. Kapara, kapara, lai citus iekšā. Vēl kāds? Vēl kā veco var ielēt. Vēl viens? Justīnīti. Tu jau viens. Ko jāatsviet? Otrā pusītē. Ej! Tiec mutē iekšā un ej. Nu labi, tad šitie, un tad pēc tam vecaki paši, jā, tad šitos tad uzrādāja vecaki, tas svešiem nepatīk. Kas šūpoja, kas līgoja, kas iekāpa šūpolēs. Kas šūpoja, kas līgoja, kas iekāpa šūpolēs. Mūsu ciema foršie puiši, tie iekāpa šūpolēs. Mūsu ciema foršie puiši, tie iekāpa šūpolēs.
Tā, paldies. Tagad ar šūpolēm būs Gruciņa atsevišķs stāsts. Tātad pie šūpolēm ļoti uzmanīgi kopā ar vecākiem. Bet tagad notiks tālāk. Olu risināšana tur, trauku sišana tur. Jā, tātad, lai viss nelaimes atkāpjās. Un tā, palēnām kaut daram, jā? Notāt lūdzu. Jā. Brīvas izvēles, jā? Bet tikai ar šūpolēm ļoti uzmanīgi vecāki ir atbildīgi. Kur ir Oma? Rekār, es tev. Nāc.